Vulvs ir ģimenes restorāns, kas atrodas pašā Cēsvainas pilī. Restorāna ēdienkārte ir pielāgota visām gaumēm, lai katrs atrastu sev vēlamo. Pie mums ir iespējams pasūtīt galdiņus. Laicīgi tas ir nepieciešams darīt, tāpēc, ka mēs esam diezgan pieprasīti, un darba laiks mums ir no trešdienas līdz svētdienai. Šobrīd uz rudens lapkriti mēs plānojam strādāt pilnas dienas, bet ziemas sezonā mēs domājam pāriet iespējams tikai uz vakaru, ka mēs darbosimies tikai vakarā. Mums būs ēdienkartē kaut kas no vietējiem produktiem, brieži, medījums, ko mēs mēģināsim sadarboties ar medniekiem ieviest pēc iespējas lielākā piedāvājumā. Protams, vietējie pienprodukti no rankas, tad mums ir storas filē, kas mums ir ļoti garšīga, tiks pasniegt ar mārtu sniegu. Mums būs briežu tartars ar melno ķiploku, deserti. Desertā mēs plānojam atjaunot mazliet vecās garšas, kaut kas tāds, kas jau sen nekur nav manīts, tas ir tāds peldošās salas. Mēs aicinām cilvēkus no visas Latvijas pie mums, un mums ir fantastisks sadarbības partneris Grašu pils. Viņi piedāvā nakšņošanas iespējas, un mēs attiecīgi piedāvājam tādu kā komplektu, kad var pasūtīt galdiņu pie mums, nakšņošanu pilī, Grašu pilī, brokastis gan pie viņiem vai pie mums pēc izvēles. Un, protams, pašā pilī mums ir arī sadarbības partners, teiksim tā, mēs kopā organizējam spēles, skolu stāsti saucās. Tad ir vērts iedziļināties tajā spēlē, un viņa tā kā pārdodās komplektā. Nakšņošana, vakariņas, brokastis, skolu stāsti, ekskursija pilī. Tas būtu tāds mūsu superprodukts, ko mēs piedāvājam uz ziemu. Protams, mēs piedāvājam izbraukumu banketes, dažāda veida pirkstiņu uzkodas, augstos galdus, zivju plats, gaļas plats, sieru plats, furšetes veidojam. Varam uztaisīt 3 līdz 5 kārtu vakariņas, cilvēkam izvēlētās telpās 7 kārtu vakariņas, 12 kārtu vakariņas. Tātad mums ļoti patīk izaicinājumi, kad cilvēks mums nāk ar savu vēlmi. Mums ir interesanti viņu piepildīt tā, kā cilvēks to gribētu, ar mūsu profesionālo pieskārienu. Tātad šobrīd mums ir fantastisks lapkritis, un šeit Cēsvainē lapkritis ir, es uzskatu, skaistākais Latvijā. Vispār Cēsvaina tāda maza maģiska vieta, teiksim, tāds tā kā miestiņš, kā piemēram braukt cauri Vācijai vai Austrijai, kur ir tādi mazi miestiņi, kur var iebraukt, tā kā apskatīties vietējo kultūru. Tā ir, es uzskatu, Cēsvaina ir tāds maziņš miestiņš, un ja vēl trāpa uz lapkriti, tad ir vienkārši brīnišķīgi. Vulvs – ģimenes restorāns ar pievienoto vērtību.